tagad mēs gribam uzzināt, kā dzīvo Salacgrīva. Nu, un tagad par to, ko tad jūs no jūras mēģināsiet izspiest. Tos slepenos tekstus, ko tu mums kādreiz stāstīji, tagad klāj vaļā atklātībā. Jā, mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka jūra ir zelta ādera, un šobrīd mums tāds traks projekts ir, ko mēs esam iesnieguši, un mums ir tāda plāna, ka no jūras arī dabūt ārā to, kas mums šobrīd tā kā ir aktuāls visā pasaulē enerģija. Jā. Un vēl šis projekts tad ir iesniegts, un mēs plānojam, ka mēs kaut kad nākotnē varētu tikt un mazliet paņemt siltumu no jūras. Šobrīd, kas tiek uzskatīts kā tāds siltumsūkaņa visefektīvākais projekts. Pirmais tas būtu tā kā Latvijā. Un paredzēts jau arī ir patērētāji, ir paredzēts likvidēt dīzeļu katlmāju, kurš šobrīd izmaksā gan dārgi, gan arī neskaitās īpaši videi draudzīgi. Un vēl tāds visam sākuši esam pētīt arī vēju un solārās baterijas pilsētu ielu apgaismojumam. Un mēs to profitu tur saskatām tajā ziņā, ka nebūtu vajadzīgs komunikācijas vilkt. Un maļākās vietās mēs arī tādu veidu apgaismojumu varētu iegūt. Tā kā kaut kādas tādas patrakas idejas mums ir, vai vienmēr sakot, bet mums tā ir. Mēs esam diezgan drosmīgi šajos jautājumos un centīsimies kaut ko meklēt un kaut ko eksperimentēt un darīt. Man ir tāda solārā, es nopirku tādas solārās lampiņas, dārza celiņa apgaismošanai. Un tu zini, viņi joprojām strādā. Viņi man ir saplīsus, nokritusi zemē, saplīsus. Un vienalga es aizbraucu uz laukiem un viņi man spīd. Tā ir acīm redzot ļoti forša lieta. Un tās tehnoloģijas jau baigi iet uz priekšu un tas paliek aizvien ekonomiski izdevīgāk, pareizi? Jā. Tieši tās lampiņas ir arī man pagalmā. Jāsaka, viņas varbūt tā ļoti labi neko neapgaismo, bet vismaz tādu pieturas punktu viņu parāda, kā saka, lai neiekāp kaut kur nevajag. Un jāsaka, tiešām tās lampiņas ir labas ar to arī, ka viņas ir tik lētas, ka neviens viņas arī nezog. Un ja saulīte parādās, tad arī tā gaismiņa arī spīd. Jā. Un es pats zinu, ka man minus 28 grādos, ja saulīte parādījās, viņas spīdēja bez kādām problēmām. Varētu tās gaisma varbūt būt vairāk, bet tā kā es domāju, ka tā ja sarēķina visu kopā, ka nav jāvēl kabeļi un vispār, es domāju, ka tas varētu būt kaut kāds risinājums. Dziesmu svētki kādu faktiski. Un ko tad Salacgrīva sakarā ar dziesmu svētkiem? Salacgrīva arī piedalīsies dziesmu svētkos un dosies gājienā. Tā kā dziesmu svētki tiks apmeklēt, un pavisam turpat mums arī jūras svētki tuvumā. Un jūras svētki arī notiek jūras svētkos dziedāšana. Tā nevar teikt, ka galīgi netiek varbūt mazāk tāda organizēta, bet arī notiek šī dziedāšana. Un jūras svētki, vairāk runāt par jūras svētkiem, tad tie būs tradicionāli. Būs tas pats viss, kas ir programmā, un ir pavisam iemīļotas atrakcijas, un kas ir cilvēkiem iemīļotas, ir ļoti tradicionāli un jauki. Cilvēkiem ļoti patīk vizināties ar kuģīšiem, tā kā nebūs kaut kas, kā katru gadu, vienmēr tiks piedāvāts tas, ko mēs esam iemīļojuši, un mūsu tā stratēģija arī šo programmu īpaši nemainīt un neeksperimentēt. Un beigas jau visiem ir zināmas. Beigas ir Zvejnieku parkā noslēgums ar visām tradīcijām, kuras pastāv vēl šobrīd. Un es domāju, ka būsiet pateikami pārsteigti, kad šīs jaukās tradīcijas viss ir saglabājušās. Man, protams, kā patērētājiem ir viens ļoti svarīgs jautājums. Es esmu piedzīvojis vairākus zvejnieku svētkus pie jūras ciematos, kad pēkšņi visi saka, klausies, vai tad zivs kāda būs vai nē? Kā jums te? Es domāju, ka zivis arī būs, bet es gribētu vēlreiz atgādināt par tām zivīm. Šie jūras svētki faktiski tradicionāli ir bijuši zvejnieku svētki. Un tas ir tas laiks, kad ir tas būla laiks un kad jūrā īpaši neiet, un tad ir brīvs laiks, lai atpūstos. Un tur ir tā pretruna, ka tajā laikā, kad zvejnieki atpūšās, visi kaut kā grib tās zivis redzēt. Tā ir viens tas jautājums par šīm te jūras zivīm, bet zivis katru gadu tomēr viņas ir. Un gan jūras zivis, gan arī iekšzemes zivis, un tā kā es domāju, ka tiksim arī pie zivīm kadrs. Atbalsta Rimī. Atbalsta Rimī. Šai smukajā piekrastē stāvot arī viena nevisai smuka ziņa.
Pasaules dabas fonds ir izplatījis paziņojumu, ka Baltijas jūrā ir ļoti daudz mirušo zonu. Proti, jūras dibenā ir sakrājies tik daudz visādu draņķu, ka zivtiņas tur vairs lāgā nedzīvo. Un pārsvarā šīs mirušās zonas rodas pārsvarā no 3 iemesliem. Pirmais iemesls ir tas, ka vēl joprojām lauksaimniecībā tiek izmantotas daudzas ķīmikālijas, kas nokļūst lēnām mazos ūdentiņos, un tad pa tādām sīkajām upītēm ietek mūsu Rīgas jūras līcī. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, vēl daudz viet nav sakārtotas, teiksim, kanalizācijas attīrīšanas iekārtas. Tas arī tā nedaudz vides ministrijas dārziņā. Un trešais, ka mēs paši, braucot gar jūras malu, iebraucot arī jūrā, iemetam tur kaut ko, jeb kaut ko tur izlaižam, piesārņojam, no kādiem kuģīšiem tur ietek kaut kādas balasta ūdeņi, jeb kaut kādas naftas produktu paliekas. Nu, lūk, šie 3 ir tie iemesli, kādēļ šīs mirušās zonas Baltijas jūrā arī veidojas. Un ko mēs lietas labā varam darīt, to mēs jums arī pastāstīsim. Tālāk uzskaitīto padomu virsraksts varētu būt kopīgs šāds. Tava jūra sākas tavā vannas istabā. Proti, mazgājot drēbes veļas mašīnā, noteikti lieto pulverim pievienoto mērtrauciņu un nepārsniedz ieteikto mazgāšanas līdzekļu devu. Iegādājies videi draudzīgus tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus, jo tie kopā ar izlietoto ūdeni agri vai vēl nonāk gruntsūdeņos. Un galvenais, nepēc pulverus, kuru sastāvā ir fosfāti. Tad vēl, cik nu iespējams nelieto sadzīves ķīmiju vispār. Tīrīšanai noderēs mikrošķiedras lupatiņas un tādi vienkārši mazgāšanas līdzekļi kā soda, sāls, citronskābi, saimniecības ziepes, ziepju riekstu šķīdums. Saudzēt dabu mēs varam arī atbalstot vietējo bioloģisko lauksaimniecību, iegādājoties šo zemnieku produkciju, jo šie produkti izaudzēti nedarot pāri ne dabai, ne cilvēkam. Izvairies iegādāties preces, kam pievienotas mākslīgas smaržvielas, krāsvielas, ftalāti un kam ir antibakteriāla iedarbība, piemēram, kosmētiku tīrīšanas līdzekļus. Šie ķīmiskie savienojumi ir arī veselībai kaitīgi. Rezumējot, varam teikt tā: dod priekšroku precēm, kuru sastāvā ir tikai dabīgas vielas. Tagad mēs sēžam pie smukajiem Salacas ūdeņiem, laiviņā, izliekamies, ka peldam, bet sarunu tēma mums ir diezgan tāda cimperlīga. Jo es jau te ieminējos, ka es arī savā neilgajā mūžā esmu pieredzējis daudz tādus it kā padomju laikā, teiksim, briedinātus tādus ekoloģiskus uzlabojumus Latvijas dabā. Viens no tādiem uzlabojumiem bija, piemēram, latvānis, ko atveda it kā lobbarībā, jo viņš bija liels, teiksim, ekonomiskos, teiksim, labums, latvāni audzēsim. Jūs zināt, kas notiek ar latvāni tagad? Nu, un vēl viens tāds uzlabojums izrādās, bija arī viens jauks vēzītis, ko mums te ievazāja Latvijā. Nu, un tāpēc tāda ekskursa mazliet pagātnē, kad tas notika un kādiem nolūkiem. Nu, pagājušā gadsimta, jāsaka, 80. gadu vidū, kaut kur ap to laiku, precīzāk skaidri, tur varētu pameklēt annālais vēstures, tika atvest uz Latviju Amerikas signālvēzes. Platām lielām spīlēm, līdz ar to arī doma, ka ekonomiskais labums no tā lielāks būs un viss pārējais. Cik reiz viņš tādu ievērojami lielāks par mūsu vēžiem bija? Nu, ja saliek blakus, varbūt, ka pārāk nē, atšķirīgi varbūt grūti pateikt, bet lielāks viņš ir, protams. Līdz ar to doma, ka būs lielāks labums nekā no mūsu pašiem. Un tad Prīma ezers ir tas, kuram tā kā varētu būt sākuma punkts Latvijā, viņam starta vieta. Tad... Kur tas atrodas? Tas tepat kaut kur, ja? Tepādās netālu kaut kādas 10 kilometrus no Salcgrīvas Korģenes pusē. Tas ir braucot gar Salacu uz augšu nedaudz. No turienes viņš sāk savu ceļojumu, uzvaras gājienu, varētu teikt, pa Latvijas upēm, ezeriem, dīķiem, jo patiesībā ne viņš viens pats, bet ar cilvēku palīdzību.
Cilvēki domāja, redz, ja viņiem ir, tad mums arī tā kā vajadzētu, kas tur liels skāde nebūs, atvedīsim uz savu upīti, ezeriņu, tur dīķīti, atvedīja arī. Bet izrādījās, ka šis te ir tik nikns, fiziski spēcīgāks un ar tādām bakterioloģiskiem ieročiem vēl papildus apgādājies, ka viņš to mūsēju ņēma un daudz viet pilnīgi ir iznīdējis un izspiedis ārā. Teiksim, šeit Salatas Leitecē pēc zinātnieku pētījumiem vairs nav neviens vietējais, kaut kāds 10 km uz augštec. Tad pirmkārt viņš ir agresors, faktiski sauksim to tā, kolonizators, un otrkārt, kas ir tas viņu bakterioloģiskais ierocis? Viņš pārnēsā ko? Vēžu mēri. Tāda slimība, kas ķerās klāt citiem vēžiem, pats viņš pret to slimību ir izturīgāks, kā zinātāji zina teikt. Mūsējais nespēja ar šo lietu cīnīties, un līdz ar to gan fiziski, gan šādā veidā viņš ir zaudētājs. Un tātad tagad vērsim pie ragiem. Kas tad būs šī akcija, ko, teiksim, jūsu Salatsgirijas, teiksim, biosfēras rezervāts tagad pasāks pret šo agresoru? Tā patiesībā tas būs turpinājums, ja akcija jau sākās pagājušā gadā. Ar vienu pašvaldību Salatsgrīvas pilsētas lauku teritorijā bija viens posms, kurā varēja licencēti ķert Amerikas signālvēžus. Neskatoties ne uz lielumiem, ne uz skaitu, visu, ko varēja vienā naktī. Dabūt ar 30 krītiņiem tā saucamajiem, viss loms ir jūsējais. Un pat vēlams, un ne tikai vēlams, tā kā nevis agrāk mūsējos maziņos laid vaļā, bet jāņem ir visi, vai ne? Šeit pat ir vēlams, ka tiek visi savākti, jo tā ir nezāle, kas, varētu teikt, nezāle upē, kas būtu tā kā jāravē. Galvenais uzdevums ir to skaitu dabūt tik mazu, lai mūsēji atkal spētu varbūt cīnīties pret viņu. Un varbūt pēc kaut kādiem gadiem, 3-4, būtu atkal iespējams laist iekšā mūsējos un atkal dabūt mūsu pašu vietējo sugu atpakaļ. Tātad kā tas notiek? Labi, es kā, tā teikt, dzimtenes faunas aizstāvis un floras, teiksim, patriots ierodos ar saviem lielajiem krītiņiem. Es ierodos šeit, kas man jādara? Pirmkārtām jānopērk licence. Tad es nopērku licenci, gāžos iekšā un sāku ķert. Bet vai ir, tagad man tāds jautājums, ja pēkšņi pa burzu un visiem daudzajiem signālvēžiem gadās kāds mūsējies, to tad jālaiž vaļā, tā es saprotu. Lai tā akcija būtu pilnvērtīga. Jā. Jo licenci jūs pērkat signālvēžu ķeršanai. Tas nozīmē arī šā vai tā jums būtu jāpalaiž vaļā mūsējais. Bet otrkārt, ja teiksim, tāds brīnums arī gadās, ka pa starp ir arī mūsējais, tas noteikti būtu arī jāpiefiksē nozavēs lomu kartē, ko pēc tam sezonas beigās būs jānodot, lai varētu apkopot datus un saprast, kāda tad ir izplatība, cik kurās vietās varbūt kāds mūsējs vēl kaut kur ir aizķēries. Bet nav jau tik viegli. Es tais bildīties skatos, un es tev pateikšu godīgi. Ja ir tumšs, kā tad precīzi viņas var atšķirt, lūdzu? Ja zveja notiek naktī, tad jau droši vien lukturīts būs līdzi. Neba jau tā taustīdamies kaut ko darīs, vai ne? Un būtiskākā atšķirība ir jāskatās starp spīlēm, plankums kāds ir. Te varbūt viņš ir nedaudz spilgtāks redzams, bet tāds, ja paskatās vetrīgā uz baznīcas torņiem, tādā zaļgan tādā pelēcīgā sūbējuma krāsā. Ja šādu te pleķi gaišāku, spilgtāku vai blāvāku var ieraudzīt starp spīlēm, tai punktā, tad tas ir signālvēzis. Un tagad daži skaitļi. Pagājušo gadu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta rīkotajā akcijā Izķersim amerikāņu signālu vēžus piedalījās ļoti zīmīgs skaits – 99 vēžotāji, kuri kopumā noķēra 7167 vēžus, kā pauž oficiālā statistika. Var jābūt, ka kāds noķēra arī vairāk, bet tā. Katrā ziņā ir viens tikai noteikums. Šos vēžus noķertos nedrīkst kategoriski pārvietot uz citām ūdenskrātuvēm vai laist atpakaļ. Tie visi ir jāpēd uz vietas. Ja jūs paši netiekat ar to galā, pazvaniet uz mūsu raidījumu. Mēs atbrauksim jebkurā laikā. Faktiski iznāk tā, ka no tiem daudzajiem zvejniekiem praktiski to lielo krējumu ir nosmēluši šie abi divi, bet nav nekāds brīnums. Viņi tad visu laiku nodarbojās ar mēģiem. Tad viņiem ir zināms, kur tie
īstie signāli vēži mājo. Un tu vari man parādīt apmēram uz kuru pusi jāskatās, kur viņi mājo. Tur un tur. Nu, tie taču ir, nu, viņi ne pa ko neteiks. Klausies, bet kad tā ķeršana tagad sāksies, nu, kā laikam minēts 20. jūlijā tikai, ja? Jā. Un cik ilgi? Septembra beigas. Bet jūs pagājušajā gadā izmantojat visu to laiku, ja? Nu, ne, katru dienu nu neiet. Nav jau pārāk, jāpaliek. Tas ir tā. Paliec ir pēc. Un... Bet tagad tā, bet tas ar visu laiku tiešām pa nakti tika darīts, ja ne? Tikai pa nakti. Jā, šitie vēži neliem pa dienu. Kategoriski. Nu, tā strikti nav viņiem prasīts, bet, nu, tā ir novērāts, ka negrib viņi pa dienu līst. Princips vecais, krītiņi jeb murdiņi. Nu, diemžēl tikai krītiņi, un es neizprotu to instanču nostāju, kāpēc neatļauj ar murdiņiem. Es saprotu, ka tā ir rūpnieciskās zvejas, kad esam murdiņiem, bet ja viņi iet uz to iznīcināšanu, tā kā grib to izdarīt, un tad vajadzētu atļaut ar murdiņiem. Jā, galu galā, ja mēs gribam dabūt viņus ārā, tad ir viņus jāmučī visiem iespējamiem veidiem. Tieši tā. Pareizi. Nu, mans tāds personīgās domas ir, ja šobrīd, teiksim, drīkst uz vienu licenzi ievietot 30 tos krītiņus, ja? Nu, lai tie būtu kaut vai 5 vai 6 tie murdiņi, ja, tie, nu, kas ir tie, ko veikalā var nopirkt, ja. Lai viņi būtu mazāk, bet, nu, viņi tomēr, es domāju, ka ir efektīgāk. Protams, kamēr... Ja tiešām tā doma ir viņus izskaust, ja, no tās upes, tad es domāju, ka tas būtu tāds risinājums manā skatījumā, bet, nu, kā to uzskata zinātnieki, tā ir atkal viņi. Tu zini, tas, ko uzskata reizēm zinātnieki, man mūžam paliks noslēpums varbūt. Tā, un tā šogad tu arī esi gatavs. Faktiski tu vēl rokas neesi uzlocījis, bet, nu, drīz es skatos, ka locījis, jau ne? Sāk, jā. Jau vienu uzvelk. Te nav nekāda loderēšanās. Šept un kas jādara, tas jādara. Atbalsta Rimi.